Tikai stiprās ģimenēs veidojas spēks tās valstī. Cik mākslas darbos, grāmatās un filmās daudzkārt teikts, katrā latvietī Latvijas cilvēkā mīt zemnieks. Mūsu Latvijas saimnieks pašam arājām būt un kungam, un tieši tāpēc Rāmavas sajietis ir tautā kā atgādinājums, ka arī tādi gribam būt. Raidījumā tiekamies ar uzņēmīgākajiem no mums un ieklausīsimies viņu viedoklī. Pavasaris 2015 pulcē visus lauka cilvēkus un izstādes dalībniekus, kuri piedāvā ļoti plašu izvēli. Gan lielo tehniku, gan mazāku, gan dārza tehniku un stādes, kokus, košumu krūmus. Ir patiešām ko redzēt un ko izvēlēties. Ar katru dalībnieku, ar katru to viņu kompetenci var parunāties un uzzināt ko jaunu, jaunas iespējas. Mums ir arī plaša semināra programma par atbalstu lauksaimniekiem, par tehniku, par tehnoloģijām. Un katrā ziņā tā arī viena iespēja, kur gūt jaunos ieskatus un kaut ko mainīt un efektivizēt savā saimniekošanā. Siltumnīcu kultūra Latvijā vienmēr ir bijusi. Cenšamies, ko varam, to daram. Un visu laiku dabīgi jaunākās lietas cenšamies arī ieviest mūsu saimniecībās. Jaunākais ir LED lampas, kas ir jau vairākās saimniecībās. Un šobrīd cauru ziemu jau mums ir tomāti Latvijā. Un šeit mēs arī varam redzēt šķirnītes, kuras mums ir šobrīd pieejamas mūsu veikalos. Jācenšas arī ēst Latvijā ražotas dārzeņus. Tu visu laiku esi bijis blakām tam, to arī zini, kurš šķirnes būs tās izdevīgākās. Tas viss ir atkarīgs no audzēšanas perioda. Kā tu vērtē to attīstību? Vai mums ir tikai pats sākums, kā tā perspektīva milzīga vēl priekšā? Visur ir tirgus ietilpība. Tas ir svarīgākais jautājums. Un jāaudzē tik, cik var pārdot. Un to, ko var pārdot. Pašas siltumnīcas, cik viņas vispār Latvijā ir? Latvijā uz iedzīvotāju skaitu laikam ir lielākais daudzums siltumnīcu, nopietnu siltumnīcu. Šobrīd plānojās lielāka attīstība Lietuvā, Igaunijā ir mazāk, bet atkal viņiem ir atsevišķi, pieņemsim, gurķu salātu audzēšana ir daudz augstākā līmenī. Bet kā mēs pa novadiem izskatāmies, kurš ir labāks? Siltumnīcas ir visos novados, gan, pieņemsim, Kārsavas novadā, tepat Mārupas novads, Cēsu, Jēkabpils. Kurš zemnieki nav švakāk palikuši? Tur arī nekad nav bijuši lielas siltumnīcas tradīcijas. Varbūt, ka viņiem jāsāk ir domāt šos jaunos siltumnīcas, pirms projektēšanas pie tevis jāgriežas. No sākuma jāsaprot, ko grib audzēt, kurā periodā grib audzēt, kādā tehnoloģijā grib audzēt, un tad mēs pienākam pie pareiziem risinājumiem siltumnīcām, siltumnīcu augstumiem, tehniskajām iespējām, un tad tikai varam sākt domāt, cik tas maksā. Kā tu vērtē mūsu sēklu audzētājs, kuri strādā lielām kompānijām un šeit Latvijā audzē sēklas, kur pēc tam laikam pa visu Eiropu izplatās? Ne tikai pa visu Eiropu, pa visu pasauli. Tas jau priecē, to jau mūsu skatītāji gaida šo atbildi. Jā, un tas ir ļoti pozitīvi, un jo vairāk mēs spēsim, jo tas ir praktiski eksports. Pievienotā vērtība. Jā, tieši tā, jo mēs visu saražoto produkciju realizējam visā pasaulē. Varbūt tā ir tā mūsu niša, un nevajag meklēt kaut kāds Nokia, kaut kur grābsīties, bet tā pirmā lieta, kas jau pie rokas ir uz priekšu. Pirmais mums ir jādomā ar aprēķinu par tirgu. Šis laiks ir tas aktuālais, tā saucamais augu modināšanai. Jo rudens bija diezgan garš, praktiski tas, kas ir ielikts pamatmēslojumos, tas attiecas gan uz lielajām kultūrām, gan uz mazajiem, kas ir ielikts pamatmēslojumā, tie augi tanī rudenī ir apēduši. Un viņi tagad ir sāks veģetācija un viņi ir gatavi ēst. Un vissērtākais veids, kā viņus pabarot ar gan makro un mikroelementiem, ir caur lapām. Tātad tā ir gan smidzināšana kopā ar auga aizsardzības līdzekļiem, kā arī mazākās platībās tā varbūt ir laistīšana. Ja mēs sējam pamatā pamatmēslojums, pamatmēslojums tas, ko caur saknēm ņem, tur mums ir nodrošinājums šie bezkloru mēslojumi attiecas vairāk uz kartupeļi, dārzeņi, putas, viņi ir jutīgi. Tādēļ mēs arī esam gan reģionālajie konsultanti, gan agronomi visi, lai pateiktu katrai specifiskai lietai. Jo tas, kas dara apsim, nedara graudaugiem, tas, kas ir vajadzīgs puķei, atkal nedara bietei. Ja? Tādēļ mums ir ko piedāvāt. Šis ir tas īstais laiks, seja sākusies, lai mēs augstnē ieliktu to spēku, kas ir sēkla, kas arī ir tas mūsu ražas pamats. Un tas arī tas, ko mēs šo pavasaru piedāvājam saviem klientiem, esošajiem potenciāliem. Tas ir pārdomāts sēklu piedāvājums, gan graudaugi tādi kā vasaras kvieši, mieži, pākšaugi, kas šajā gadā ir noteikti ļoti aktuāli. Īpaši varētu izcelt tādas pupu šķirnes kā Fuego, šķirnes, ko piedāvā Baltika Agro. Tās noteikti pārbaudītas, tām ir rezultāts. Strādājam arī noteikti uz kvalitāti.
Graudaugos sadarbojamies ar Latvijas labākajiem sēklu audzētājiem. Un, kā jau minēju, tad kvalitāte tā ir tā, ko arī no mums gaida un ko mēs cenšamies piedāvāt un nodrošināt. Saldu servisa centra Lobrības rūpnīca ar nepacietību ir gaidījusi šo pavasari, lai būtu kopā ar zemniekiem, lai piedāvātu atkal savas tradicionālās barības un arī jaunas barības. Pilnvērtīga barība vistām ir tā barība, ar ko mēs atšķiramies varbūt no citiem ražotājiem šajā gadā. Mūsu moto ir tas, ka mūsu kvalitāte jūsu dzīvniekiem, un es domāju, ka zemniekiem nevajadzētu kautrēties, varētu droši zvanīt, iegūt papildus informāciju mūsu tirdzniecības punktos, un mēs uz katru zemnieku jautājumu atbildēsim un centīsimies sagatavot vislabāko recepti. Saimnieki ir ļoti pagodināti un, kā saka, pats ministrs arī roku tur uz pulsu un redz, kas notiek. Piemēram, piensaimniekiem mēs sakam, mums svarīgi ir noturēties un priecājamies, ka mēs neesam kvotu pārsnieguši. Savukārt graudu audzētājiem ir jāpriecājas par to, ka līdz šim brīdim ir ļoti labi ziemāji pārziemojuši un ir gaidāma ļoti laba raža. Mazajiem uzņēmējiem, kam ir ļoti dažādas, varbūt tur nelauksaimnieciska rakstura darbības laukos, var vēlēt tikai sekmes viņu prātam izdomai, lai arvien vairāk produktu jaunu nāktu klāt. Es nezinu, un kopā visiem, protams, jāvēl ir izstādes organizatori, vienkārši malači, ka viņi to spēj tādā līmenī noturēt jau tik daudz gadus. Es vēlu visiem labas sekmes, veselību, izturību, lauksaimniekiem, izstādes rīkotājiem, protams, viesiem arī, lai netaupa naudu, te ir īstā vieta, kur viņi atstāt. Tev ir siltumnīcas kultūras un tāds un šāds, un redzu, ka es jau kādu koku iegādājos. Jā, iestādīšu siltumnīcai pretī, lai kaut kāds labumiņš arī ir no auglīšiem mums. Varbūt ne pirmā reize tagad paņem tādi, bet tā stādīšana tomēr latvietīm asinīs tomēr ir. Nē, katram gribās savu dārziņu, savu vietiņu, savu mazo ēdeni. Tā kā mums siltumnīcā jau ir tāda ēdenīca, bet arī pie mājas vajag kaut ko priekš veselis. Pavasaris ļoti forši un brīnišķīgi, tas tāds sākums labs. Piensaimniekiem ir tāda brīvas robežas, visi jaunumi ir šobrīd šeit. Jaunais robots ar jaunām iespējām, daudz ātrāka pielikšana nekā vecajai sistēmai, kaut kāds 70% uz doto momentu. Šo gadu plānojas 2 jaunās sistēmas, un ja Dievs dos un piena cenas ies uz augšu, tad arī es domāju, būs viņu vairāk. Pēc tam kvota atlaišanām, es domāju, ka tas noteikti būs. Ja nav cilvēki, kas strādā, tad robots ir pareizais risinājums jums. Varbūt, ka tā ir garantija, ka tas būs pareizi. Jā, protams. Jo ar Latvijā, cik es pa saimniecībām raukājos, ir ļoti lielas problēmas ar stabiliem cilvēkiem. Gotiņa nevar gaidīt, kamēr viņu izslauks. Tad Gejā nāks palīgā. Apkopēs, remontus, braucam stundas laikā pat. Ja kaut kāda nopietna problēma, mēs esam klāt un labojam. Tātad govis bez slaukšanas nekad nepaliek. Šobrīd ir tā, ka zemnieki, piena un gaļas ražotāji bez ganību atjaunošanas, to saka visi agronomiskie pamatnoteikumi, tad ganību un pļava atjaunošana, tas ir labs sākums piena un gaļas ražošanai. Jūs zinām, ka kvots ir atlaists, tūlīt pienu vajag vairāk, par to ir jādomā. Jā, pienu vajag vairāk un kvalitatīvu pienu vajag vairāk. Un, lai dabūtu kvalitatīvu pienu, tad ir jābūt zinošam saimniekam, ļoti labi pārzina savus laukus, pārzina savu ganāmpulku un labi pārzina arī savu kabatu. Tā kā viņam ir jāsabalansē šie trīs faktori, lai iegūtu pozitīvu rezultātu pie kvalitatīvu piena ražošanas, pie kvalitatīvas gaļas ražošanas. Būt progresīvam, mēs ražojam augstu kvalitātes pienu, no kura seko tālākie produkti – siers, biespiens, sviests. Tā kā zemniekam ir jābūt zinošam, ja viņam tās zināšanas pietrūkst, viņam nevajag kautrēties. Šeit esam mēs. Latvijas šķirnes sēklas jau 22 gadus ir interesanti saviem klientiem, topošajiem, esošajiem. Esam atvērti uz sarunām, uz diskusijām, palīdzēt, kā audzēt, ko audzēt, kāds ir viņu augsnes, kāds ir viņu ganāmpulks, piemērotība. Un mēs pienākam pie ļoti laba rezultāta. Mēs nevaram iedomāties zemnieku sētu tikai ar pļavām un ganībām, tad zemniekam ir savs arī. Malvriņš piedāvājumā ir gadiem pārbaudīts dekoratīvā zāliena
sastāvi, kas ir piemēroti mūsu klimatiskiem apstākļiem. Ziemā man bērni ir aktīvi sportisti, spēlē futbolu. Tur ir cita sēkla un tur ir citas slodzes. Un es varu pateikt to, ka, lai pārbaudītu mūsu zālienu kvalitāti futbola laukumiem, tad Arkādija futbola skola tad ir mūsu ilgadējs klients. Tev ir noteikti kaut kāda jaunuma. Mēs esam arī aktīvi jaunumu meklēšanā, un šobrīd esam atraduši ļoti labu sadarbības partnerus Holandē, kas nodarbojās ar zemeņu stādu audzēšanu, zemeņu frigo stādi, un mēs esam ekskluzīvie pārstāvi Baltijas valstīs, kas nodarbojas ar šo stādu piedāvājumu, izplatību. Kā tā paleta? Cik liela? Zemeņu audzētājs var izvēlēties savus šķirnes īpatnības savām augsnes prasībām, vai viņš ir balstīts uz to, ka viņš ražu grib iegūt agrāk, vai viņš grib iegūt kaut kad vasaras vidū, vai viņš grib iegūt rudenī. Latvijas šķirnes sēklas ir atvērti uz sarunām, uz diskusijām, uz padomiem par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar pļauju un ganību ierīkošanu, un šobrīd arī par frigo zemeņu stādu audzēšanu Latvijas apstākļos. Pavasaris ir ļoti nopietna lieta. Un tiešām liels paldies šīs izstādes organizatoriem, ka viņi tiešām arī mūs neaizmirst uzaicināt jau gadus 20, jau mēs piedalāmies šajā brīnišķīgā izstādē. Un šeit mēs tiekamies ar saviem klientiem, ar dārzkopiem, lieliem un maziem, un gūstam tādu darbu, tādu novērtējumu. Tā var teikt, ka bioloģija pat laban, tāda ekoloģija ir modas lieta, bet jāsaka, mums latviešu zemniekiem un lauksaimniekiem šī bioloģiskā apstrāde nav nekas sevišķīgs, jo mēs jau esam ar mikroorganismiem jau no ļoti seniem laikiem. Un tā, ka tagad ir pavasars, tad man gribētu tos atgādināt, ka ir tāds brīnišķīgs preparāts kā nitrogīns, kas lietojams taurīs ziežiem, ziriņiem, vīķiem, pupām, pupiņām, lupīnai, lucernai, to mēs visi labi zinām, un apstrādājot ar nitrogīnu preparātu, kā piemēram āboliņam, jums nav vajadzīgs nekāds slāpekļa mēslojums, un lauki būs zaļi un ziedoši un skaisti. Latvijas mikrobi, Latvijas zemē, Latvijas zemes nākuši atpakaļ. Šis brīnišķīgais te maisiņums ir. Es jau jūsu informāciju katru gadu kāds 2 reizes noklausos. Tā jau liekas, ka mēs drīz atkal tiksimies apiņu pasākumā, ne? Redzēsim. Kāds viens vēlēsies, protams, savādāk. Nē, es saprotu, ka jums jau tīri labi veicās. Jūs jau esat pārliecinājuši kādu daļu no mūsu lauksaimniekiem, zemniekiem, putnu audzētājiem un mājasaimniekiem. Galvenais, ka tas ministrs ir pārliecināts. Viņš ir pilnīgi pārliecināts. Un tad viņam tie apkārt. Es to stāstu pat braucot pa pasauli apkārt. Mums tādas labas mantas ir tādās zemēs, kur pamatā ir tikai smilti. Mēs nopelnīsim savu rāņu, paskatiet, tas ir brīnišķīgi tāda rāņa. Mums ir jāvar pārdot arī ne tikai savā zemē, bet mums ir jāpacenšas pārdot, ja mums tās mantas pietiek arī ārpus. Pavasara izstāde un MTZ ar visu savu paleti ir šeit, Ramvā. Jā, kārtējo reizi MTZ servis un Sijā kombajna servis ir izstādījis savu tehniku. Tie ir gan traktori, gan dažādas pašgājēju mašīnas, gan piekabināmais agregāts, gan graudu novācamais kombajns Akros 580. Gribu vērst uzmanību uz jaunumiem. Tas ir 952 ar punktiņu 5 un 1025 ar punktiņu 5. Jau varēs iegādāties arī. Jā, šie traktori jau praktiski pārdošanā no pagājušā gada. Daudzkavas ekskavators ETC 203. Arī pašvaldībām tāds būtu noderīgs. Protams, tas vairāk gan ir domāts, teiksim, tādām melorācijas iestādēm, ja? Gan tranšeju rakšana, drenu cauruļu ielikšanai. Kombajnu pircēji jau ir no pagājušā gada pierakstījušies šiem kombajniem, kas šeit ir izstādīti. Tie ir visi tātad ar Eiropas līdzfinansējumu. Vairāk tās mācības, domāju, šīs konsultācijas, tas ir visliederīgākais, kas šajā laikā var būt. Ko vēl labāk var iegūt tieši izstādes laikā, ja satiekas ar rūpnīcas ražotājiem, ar cilvēkiem, kas ikdienā nodarbojas gan ar tirdzniecību, gan ar servisu, visām pārējiem remontiem un tā tālāk. Apdomāt, kādu tehniku iegādāties, pie kā viņu iegādāties, ja? Un vai tas jums ir vajadzīgs vai nav, tā kā uz veiksmīgu sadarbību. Viena daļa studenti jau ir nākamie lauksaimnieki, nākamie saimnieki, kuri šo tehniku izmanto, un līdz ar to arī ir ļoti nozīmīga augstskolai sadarbība ar uzņēmējiem, ar firmām.
Un mēs varam būt gandarīti par to sadarbību, kura ir līdz šim. Un šāda izstāde un šī izstāde kalpo arī par sarunu placdarmu priekš nākamās sadarbības. Un jau šodien ar vairākām firmām ir bijusi saruna par materiālās bāzes pilnveidošanu, ekskursijām, mācību spēkiem, uz rūpnīcām, kas to tehniku ražo, lai arī mācību spēki būtu spējīgāki studentiem sniegt visu jaunāko. No studentiem mūsu firma aicina praksi uz demo mašīnām pastrādāt. Viņi iepazīstas, protams, mēs labprāt iepazīstinām arī jaunāko tehniku, kas mums ir arī dažādos semināros. Ir dāvāti uzskatas materiāli Lauksaimniecības universitāte. Esam veikuši arī tādus pasākumus kā Vadarstad klientu dienu. Pasākums notika ļoti saturīgs. Saimnieki, kuri bija ieradušies, protams, guva visjaunāko informāciju par mūsu agregātiem. Tas ir par šo sejmašīnu, jauno Rapid sejmašīnu atjaunināto. Tagad ir iespējams savienot ar traktoru isobus sistēmu, tātad izmantot visas tās priekšrocības, ko sniedz traktoru isobus sistēma un GPS sistēma. Tālēs brauc no kuras puses, no Preiļu Ladogā puses, ja? Preiļiem, jā. Nu kā tur ar visu to saimniekošanu notiekās, cik ir jau padarīts darbs un jādara uz priekšu noteikti? Uzsākam darbus, sākam darbus jau. Redzi, saulīte spīt, varat kaut ko darīt, bet nelabvēlīgi vēji pūš. Jāgāda siltāks drusku būtu. Modernizēties vajag, uzlabot kaut ko. Tikko aprunājamies, kā te vajadzētu uz lauka izmēģināt. Jau no notiek apspriedi, kad to varētu izdarīt un kādos apstākļos. Sajiets katru gadu atkārtojas, un tas ir bez maz vai obligāti jāapmeklē. Notikumi iet savu gaitu, pavasaris agrāks salīdzinot ar citiem gadiem. Jau ir daudz, kas paspēts izdarīt. Pirmkārt nomēslota, pupas iesēts, sējam miežus un kviešus, viss notiek. Viss saimnieki tā darās, bet es domāju, varbūt kaut kāds ieteikums, ko viņiem te meklēt, ko viņi skatīsies. Lai katrs atrod to, ko viņš grib atrast. Un ar to arī pietiks. Šajā brīdī mēs arī veicam tādas kā nelielas mini-operatoru sacensības, kas te pašā laikā arī veicina esošo klientu aktivitāti. Mēs esam objektā. Un principā tā doma ir tāda, ka attiecīgi paņemot pa vienam šim te pilonam, cilvēkam ir uzdevums arī iekļaujoties zināmā laika limitā, veikt šo te pilonu pārvietošanu un attiecīgi ievietot vienā no šiem te nodalījumiem. Ja viņš to māk, ja tas iznāk, kas par to viņam būs? Pašam veiksmīgākajam būs iespēja iegūt savā īpašumā Caterpillar mobilo telefonu. Kompānija Vitraktor šeit Latvijā ir jau vairāk kā 15 gadus. Mēs arī liekam zinām akcentu tīri uz zemniekiem. Mums arī viņiem ir ko piedāvāt. Sākot no pašām mazākajām tehnikām, beidzot ar šiem pašiem frontālajiem iekrāvējiem un ne tikai pieejami tie paši enerģētikas risinājumi, ģeneratori, saimniecībām, kas nodarbojas vairāk vai mazāk ar lopkopību. Tieši tā, divas arī jaunas tehnikas ierunājam par villi. Pat mazākā tehnika, tas ir 265. villi modelis. Nākamais ir mazliet lielāks modelis, tas ir 455. vidējās klases modelis. Viens no mūsu lielajiem klientiem, Sijā Pampāļi, ir atzīts Caterpillar tehnikā viena no labākajām šajā aspektā. Jo nav noslēpums, ka saimnieks pirms tam bija pārbaudījis nevienu līdzīgu ražotāju tehniku. Un patreiz viņš ir apstājies tīri pie Caterpillar tehnikas, jo tā ir visnotaļ sevi labi parādījusi. Jo šeit tehnikai viņa saimniecībā ir visnotaļ liela noslodzes. Un apkopīja visā Latvijā? Serviss ir pārklāts visā Latvijā. Tā skaitā mums ir 8 mobilās servisa tehnikas vienības, tā kā šai ziņā to problēma nav. Šī ir pilnīgs jaunums Baltijā, šajā reģionā, šāda veida šķidrumēslu iestrādes tehnika. Šīs tehnikas priekšrocība salīdzinājumā ar tradicionālām iestrādes veidiem ir tas, ka viņi ir daudz vieglāk pēc savas svara, nenoblietē augsni. Tas, ka viņa ir jaudīgāka un īsākā laikā var iestrādāt lielākus apjomus, un viņa ir daudz profesionālāka no tā viedokļa, kad mēslojums tiek nogādāts tieši augsnē, slāpekļu izgarojumi, un tajā brīdī nenotiek. Tās iespējas, kas šeit ir, kā redzams, ir 12-metrīgie diski zālājiem un ziemājiem. Līdz sarošanas fāzei to var veikt arī ziemājiem šādu veidu mēslošanu.
Un papildus vēl ir iespējams arī 6-metrīgi iestrāda kultivātori, ko veids vai nu uz rugaini, vai uz papuvēm, uz arumiem. Viennozīmīgi tādās valstīs kā Dānija un Holanda, kur ir tehnoloģijas tieši ļoti attīstītas, tur šī tehnoloģija ir. Viņa arī ir radīta Dānijā, iekārti ražota tur. Un tur šāda tehnoloģija tiek pielietota. Visi ir laipni aicināti sazināties rotaļu dzirnavnieku. Katram individuāli mēs izstrādāsim piedāvājumu, izvērtējot viņa apstākļus, nepieciešamību. Vislabāk ir uzzvanīt, un tad arī viss tiks pārunāts. Mēslojums jāiestrādā tajā laikā, kad tas ir nepieciešams, un jāizdara tas profesionāli, lai viņš sniegtu vislielāko efektu. Sākam aktīvi piedāvāt jauno kaltes vadības sistēmu. Angliski viņa saucās IDC. Latviski mēs varētu teikt, ka tā ir inteliģentā kaltes vadības sistēma. Tas nozīmē, ka principā visu kaltēšanas procesu, sākot no graudu mitruma noteikšanas pie kaltes uzpildīšanas, beidzot ar to, ka sausie graudi jau nāk ārā no kaltes atdzesēti, mēs mēram automātiski un vadām visu šo kaltēšanas procesu un izbēršanas intensitāti, kā arī to, cik ilgi tiem graudiem ir jāatrodas katrā no kaltēšanas sekcijām, automātiski ar datora palīdzību. Protams, arī pārbūvējam kaltes iespēju robežās, jo ne visas kaltes ir iespējams pārbūvēt, rekonstruēt. Līdz zināmai robežai varam kaltes jaudu palielinot kaltes tilpumu, mainot degļus. Tā teikt, papildus aprīkojumu uzliekot, mēs iegūstam lielāku kalti jau piesošajām izmaksām. Mēs, piemēram, piedāvājam skandināvu, tas ir zviedru kaltes. Klimatiski apstākļi tādi paši kā pie mums. Eiropas projektos, protams, tika iesniegti ļoti daudzi jauni projekti, un kas arī ir būtiski, kad mūsu kaltēm, kas tiek piedāvātas ar karstā gaisa recirkulāciju, būs iespējams piesaistīt papildus šo finansējumu. Terra Holding, kā tornu pārstāvis Latvijā, jau ir vairāk kā 10 gadus sevi pierādījis daudzos lielos, mazos objektos, saimniecībās, kooperatīvos, gan arī industriālos graudu pārstrādes uzņēmumos. Līdz ar to, es domāju, ka vārds un darbi runā paši par sevi. Gribētos novēlēt labu ražu, lai kaltēšanas sezona būtu pēc iespējas īsāka un mazāk izdevumi, bet, protams, ja ir kalte mājās, mēs varam droši gaidīt arī sliktus laika apstākļus. Katru gadu mēs šeit izstādē Rāmavā prezentējam preparātu albiti, kurš ir bioloģiskas izcelsmes produkts. Viņu lieto kā palīgu līdzekli, viņš palielina ražību, palielina sakņu sistēmu, imunizē augus pret slimībām. Bet tas ir jādara tūlīt, kamēr sēj, vai tad, kad jau ir kā 2., 3. lapa? Kad ir 2., 3. lapā, lauksaimnieki zina, kad jāliek augu aizsardzības līdzekļus un tad arī jāvieno viņu klāt. Devas ir ļoti mazas, tikai 40 ml uz hektāra. Tas izmaksās lauksaimniekam 5 eiro uz hektāra. Baltijā viņi jau ir izmēģināti, jau ne pirmo gadu mēs to zinām, un kādi ir rezultāti, par to vairāk interesē? Rezultāti uz rapša, uz kviešiem, uz miežiem. Pētam viņu Latvijā šeit Valsts tendes selekcijas institūtā, Priekuļos selekcijas institūtā. Tad arī viņu pēta visā Eiropā vairāk nekā 25 gadus. Skatītājs skatās uz tām divām kastīm, kas tur notiek? Salīdzinājums uz pupām, ka mēs zinām, šogad visi audzē pupas, tagad tas ir populāri. Mēs varam redzēt, kur bija lietots bez preparāta albita un kur bija lietots kopā ar preparāta albita. Tātad dikšana tomēr ir efektīva. Jā, dikšana ir ātrāka, var redzēt, sakņu sistēma ir lielāka un līdz ar to būs arī papildus ražība. Bet, lai to izpētītu, saprot, ka jums vēl šādi tādi palīgi līdzekļi? Palīgi līdzekļus kā helikopteris, ar kuru palīdzību mēs varam vērot laukus no augstuma. Un tad lauksaimniekam nevajag staigāt pa visu lauku. Vēl viena kamera, ar kuru mēs varam redzēt, kur tieši ir problēma, kurš mēra chlorofila saturu lapās. Līdz ar to vizuāli ar acīm nevar redzēt, mēs varam to redzēt ar kameru. Tas nozīmē, ja es lidoju, tad šī kamera to arī var nofiksēt. Jā, viņa nofiksē, un pēc tam datoru apstrādē mēs varam redzēt, kur tieši ir problēmas. Programma jau to pateiks. Jā, to agronomi jau pateiks, ko jādara. Sākot no lauksaimniecības puses varbūt. Tātad mums šodien ir agromehānika piekabināms miglotājs, jau ar būtisku ietilpību, ar platumu
18, 21, 24 metru stieņiem, un ir arī uzkarināmie miglotāji pieejami. Tā mums tāda kā šī pavasara akcija. Esam iesākuši tādu izmēģinājumu tipu sadarbību ar lietuviešu ražotāju Agrotekas produktu Starko. Veselīšu pļaumašīnas, arī grābeklis, ko es gaidu, lai avans nebūtu skumjš. Mēs viņam esam piemeklējuši vienu jaunu darba rīku, vēl jau visa malka laikam nav saskaldīta. Mēs jau redzējām laikam, ja? Vēl viens somu rīks, kas ir smarts lauksaimniecības jomā Dalbo, dāņu augsnes apstrādes agregāti, jau populāri igauņu sāmes kultivātori Ferela šļūces, un visi citi agregāti, kas nu mums ir bijuši. Klases tiek papildināts, tiek gādāts šis tas jauns, varbūt arī dēļ cenu līmeņa šis tas jauns. Gribat šos jaunumus uzzināt, sekojiet mūsu mājaslapām, brauciet ciemos, Tukums stācijas iela 4, esam jūsu rīcībā.